Sveiki visapkārt! Šī ir astroloģiskā prognoze nedēļai no 6. līdz 12. janvārim. Sākšu ar labām ziņām par to, ka vispārējā spriedze un dažādi pārspīlējumi iekšējie turbulencē šonedēļ beidzot sāks samazināties. Nedēļas galvenās tēmas būs iniciatīvas un motivācijas planētas Marsa, retrogrādā kustība atpakaļ uz ģimenisko Vēža zīmi un Marsa vēl aizvien jūtamās intensitātes atskaņas no opozīcijas ar varas planētu Plutonu, kas nedēļas laikā pakāpeniski pavājināsies, tomēr no kategorisma un pārmaiņas spiediena, pārējot vairāk uz tādu pasīvi agresīvu noti un iekšējiem pārdzīvojumiem. Tomēr situāciju glāb Marsa harmoniskais aspekts ar Neptūnu, kas savukārt nedēļas garumā pastiprināsies, ļaujot labāk piekļūt saviem zemapziņas dziļumiem un izcelt iekšējo neapmierinātību gaismā, lai to dziedinātu. Tam visam papildus labvēlību dos komunikācijas planēta Merkurs, kas 8. janvārī pāriet uz Mežāža zīmi, ļaujot skaidrāk formulēt domas, un Merkura harmoniskais aspekts ar mīlestības un harmonijas planētu Venēru ļaus situācijas risināt sociāli pieņemamā veidā. Un tagad par visu pēc kārtas. 6. janvārī iniciatīvas un motivācijas planēta Mars savā retrogrādajā kustībā pāriet no karaliskās lauvas zīmes uz ģimenisko Vēža zīmi. No vienas puses Mars ar lauvas zīmi bija saderīgāks, tomēr tā opozīcija ar varas un ietekmes planētu Plutonu piešķīra šai kombinācijai galējības, kategorismu, pamatīgi iekšējo spiedienu un vēlmi dažkārt panākt savu, jebkuriem līdzekļiem un par katru cenu. Daudzi to izjūt kā vulkānu mutuļošanu iekšpusē, kas ir gatavs izlausties uz āru jebkurā mirklī, ja vien zinātu, kas tieši būtu maināms, jo Mars šeit aktivizē tādus iekšējos un neapzinātos spēkus. Daudzi meklēja atbildes arī ezotērikā, vai arī bija spiesti iedziļināties lietās vai pievērsties kādiem uzdevumiem tādā kā piespiedu kārtā. Kas vēl, ko mēs noteikti visi izjutām, šis iekšējais spiediens daudz kur risinājās tādā iekšpasaulē. Mums bija sajūta, ka kaut kas ir jāmaina, bet nevienmēr mēs zinājām, kas. Savukārt tie, kas zināja, kas ir jāmaina, ļoti pretojās šīm pārmaiņām. Un tas katrā ziņā bija ļoti tāds grūts, tā kā, kad milzu kaut kāds dzirnakmens, milzu kaut kāds spiediens nāk uz tevi, un tu īsti nezini, ko darīt. Un pirmā reakcija ir pretoties. Daudziem savukārt šīs pārmaiņas risinājās ļoti intensīvas ārpasaulē ar radiem draugiem, kaimiņiem, tuvākā apkārtnē, vai arī viņi tika ielikti tādos apstākļos, kuros bija kaut kas jādara, kaut kas jāmaina un kaut kas jārisina. Man ir vesels video par šo tēmu, Marsa Plutona opozīcija, iesaku to pameklēt, ja kādam, kāds to varbūt ir palaidis garām. Jā, bet tā tad no 6. janvāra Mars retrogrādā kustībā ies cauri Vēža zīmei, kurā tas 24. februārī griezīsies direkts. Atkārtosim, kas tad ir retrogrāds Mars un kādas tēmas tas aktualizē tieši Vēža zīmē. Marsa būtība ir darbība, kaisle, enerģija, motivācija, bet arī dusmas, konkurence, cīņa. Savukārt retrogrāds Mars aktivizē senus konfliktus, senus emocionālus aizvainojumus, un retrogrādā Marsa laikā mēs nespējam izjust savas dusmas tādā tiešā veidā un esam spiesti to darīt tā kā aplinkus. Tā ir tāda pasīvi, agresīva uzvedība, īpaši, kad retrogrādais Mars ir Vēža zīmē, jo vēzīts vispār ir par sajūtām, par iekšpasauli. Jā, tātad šajā laikā līdz 24. februārim, kad Mars atkal griezīsies direkts, ieteicams ir pārskatīt tās dzīves sfēras, kurās ieguldām savu darbu un enerģiju, lai atstātu tikai to, kam patiešām ir nozīme. Tā ir arī iespēja pārskatīt un dziedināt tās dzīves jomas, kurās mēs nejūtam atbalstu, jo Vēža zīme ir par atbalstu, par aizsardzību, par aizmuguri. Ja? Un tad, kad tu jūti šo atbalstu, tikai tad tu vari droši iet uz priekšu, jo Marsa būtība ir vienkārši iet un darīt.
Vēža zīmē tas nejūtas īsti labi, tāpēc, ka viņam ir vajadzīgs šis atbalsts, kad ģimene saka, mēs esam tava stiprā aizmugure, mēs par tevi stāvam un krītam, ej, mēs tev ticam. Jo Marsa dabiskā būtība ir iet vienalga un darīt to, kas būtībā to, kas ienāk prātā, vai to, kur ir motivācija, kur ir šī te griba. Lūk. Jā, kas vēl ir jāiemācās retrogrādā Marsa laikā, kamēr tas iet caur Vēža zīmi, ir iemācīties pareizi lūgt palīdzību, tai vietā, lai vienkārši uzmestu lūpu un norobežoties. Viņi nesajūta, ko man vajag, viņi mani nemīl, es noslēpšos un gaidīšu, vai viņi mani atradīs vai nē. Nu, tātad šī pieeja nav īsti produktīva. Šajā laikā varam sastapties ar savām apspiestajām, apslēpētajām dusmām vai kaut kādiem iekšējiem konfliktiem, tos apzināt un izcelt gaismā, lai atrisinātu. Tātad, jā, mēs varam kaut kas sens, jo Vēža zīme atbild arī par atmiņu, un mēs daudz ko intensīvu, ar ko mēs negribam un nevēlamies saskarties, mēs varam vienkārši iespiest dziļi zemapziņā. Tagad Mars retrogrādā kustībā iet caur Vēža zīmi, un mums ir iespēja no šiem pazemes kambariem, no šiem emocionāliem dziļumiem kaut ko izcelt ārā, izgaismot, to dziedināt, atklāt un iet tālāk uz priekšu. Jā, bet te var arī aktualizēties tātad aizmuguriski strīdi vai neapmierinātība, kas tagad pieprasa savu uzmanību. Tātad, retrogrāds Mars tātad paceļ augšā kaut ko, kas jau ir bijis. Tādēļ šajā laikā nav ieteicams uzsākt kaut ko jaunu, bet gan pārskatīt to, cik produktīvs ir bijis tas, kas tika darīts iepriekš. Lūk, Marsam vispār retrogrādā kustība ir grūta, jo tā prasa it kā ieskatīties iekšpasaulē, tādā psiholoģiskā līmenī, jo Mars gan pats par sevi, nav viņš psihologs, ja? Un tas nesaskan ar Marsa patieso dabu, jo Mars ir par darbību, par kustību uz priekšu, par motivāciju uzsākt kaut ko jaunu. Savukārt retrogrādais Mars aktivizē tās enerģijas, kas jau ir uzkrātas iekšienē, piemēram, dusmas, naidu, vilšanos, kaut kādu frustrāciju, kas, ja nav apzinātas, var izlausties uz āru pavisam nepiemērotā veidā, un mums var būt sajūta, ka visu laiku mēs esam cietušies, bet tagad gan vairs to nav iespējams izturēt, un īpaši jau ar Marsu Vēža zīmē, tā ir tāda, kā jau es iepriekš minēju, pasīvi agresīva uzvedība, kad savu neapmierinātību izrādam netieši, aplinkus vai pret tiem cilvēkiem, uz kuriem to var darīt droši. Tātad visticamāk tas var izlausties uz bērniem vai uz kādu vājāku, kurš nevar turēties pretīm un pateikt, tu nevari ar mani tā runāt, tu tā nedrīksti. Lūk. Kādas tad kopumā ir Vēža zīmes tēmas? Tātad ģimene, sievišķais, sievietes, emocijas, tradīcijas. Tātad var aktivizēties iekšējā emocionālā turbulence, jāmācās atpazīt savas emocijas, nosaukt tās vārdā, dziedināt iekšējo bērnu un arī saprast, kur mēs nesaņemam pietiekamu atbalstu, ko mums ir bail darīt un no kā mēs izvairamies. Tātad visi šie jautājumi ir labi šajā laikā izcelt gaismā, apzināt un risināt. Jā, vēl varam padomāt par tādiem jautājumiem, uz kādām situācijām mēs reaģējam īpaši emocionāli. Kas tur ir sakrājies? Tas ir arī laiks, lai izcelt no zemapziņas tur noglabātās traumas un aizvainojumus un dziedinātu. Labās ziņas ir tās, ka Mars pamazām attālinās no opozīcijas ar varas un fatalitātes planētu Plutonu, līdz ar to mazinot iekšējo spiedienu un iekšējo turbulenci, pamazām izveidojot harmonisku saiti ar Neptūnu, kas viennozīmīgi atmaidzina Marsa dabu, jo atbild par jūtīgumu, intuīciju, nojautu, empātiju un saplūšanu ar apkārtējiem. Ja Marsa paša primitīvā daba ir ļoti konkrēta, tieša, tad Neptūns tā kā pludina. Tātad
Ja mēs ejam pret kādu ar kaut kādām milzīgām dusmām un ļoti tieši vērstu agresiju, tad Neptūns palīdz to visu izpludināt. Nav jau tik labi. To var darīt, teiksim, savu agresīvo dabu var izpaust, varbūt sociāli pieņemamā veidā. Varbūt mēs varam atrast pareizos vārdus vai kādu diplomātisko veidu, kā komunicēt. Un šī nedēļa ir patiešām labvēlīga tam visam, un par to mazliet vēlāk. Tātad, atgriežoties pie Neptūna, Neptūns šķīdina robežas, bet rada arī nenoteiktību, nekonkrētību vai darbojas tādā sajūtu līmenī. Kā jau minēju, retrogrāds Mars Vēzī šonedēļ veidos skaistu harmonisku aspektu pret Neptūnu Zivīs. Un tas var radīt dažādas, bieži vien ļoti emocionālas un intuitīvas pieredzes. Šajā laikā aktualizējas mūsu emocionālās vajadzības, jo Mars aktivizē Neptūnu, līdz ar to arī pastiprina intuīciju. Varam sajust dziļu vēlmi pēc emocionālās dziedināšanas, atbrīvošanās no pagātnes traumām un izveidot dziļāku saikni ar citiem cilvēkiem. Kas vēl šajā laikā? Šis ir brīnišķīgs laiks, lai strādātu ar savu intuīciju un ļautu tai vadīt dziedināšanas procesus. Palīdzēs tādas lietas kā meditācija, vizualizācija un citas relaksācijas tehnikas, kas mums būs pa prātam. Varam redzēt spilgtus un nozīmīgus sapņus, kas sniedz mums vērtīgu informāciju par mūsu iekšējo pasauli. Ieteicams ieklausīties savā intuīcijā, lai izprastu šo sapņu nozīmi. Varam atjaunot ļoti dziļas un personiskas saiknes ar emocionāli tuviem cilvēkiem. Ieteicams pavadīt vairāk laika ar tiem, kas mūs atbalsta un mīl. Šis ir lielisks laiks, lai ļautu vaļu savam radošumam, jo Neptūns ir arī ļoti radošs, intuitīvs, māksliniecisks. Tātad šis būs arī tāds radošs uzplaukums ar tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar mākslu, ar mūziku vai rakstīšanu. Tātad šie ir arī lieliski veidi, kā izteikt savas emocijas un domas caur mākslas pasauli. Tomēr jāteic arī, ka ir svarīgi būt uzmanīgiem pret iespējamām ilūzijām un maldiem, jo Neptūns arī visu šķīdina, pludina, neļauj skaidri redzēt. Un šajā laikā varam būt īpaši uzņēmīgi pret citu cilvēku manipulācijām. Jāteic gan, ka arī paši varam būt lieliski manipulātori, jo, lai gan intuīcija ir laba lieta, tā nevienmēr ir precīza. Jāatceras, ka šajā laikā mēs kļūstam viegli ietekmējami sava paaugstinātā jūtīguma dēļ. Līdz ar to mēs varam nesaprast, tā bija mūsu ideja vai citu cilvēku ideja. Tās ir manas sāpes vai citu sāpes. Tātad mums ir tendence saplūst ar citiem cilvēkiem, ar citu viedokļiem, ar emocijām. Jā, bet labā ziņas ir tās, ka te mums talkā nāk komunikācija planēta Merkurs, kas 8. janvārī pāriet konstruktīvajā un pragmatiskajā mežāža zīmē, un mežāzes tieši atbild par ļoti skaidrām un sakārtotām robežām. Tātad, kas par ko atbild, ko mēs varam pierādīt, izmērīt, aptaustīt, kas no tā visa ir reāls. Un Merkurs mežāzī mums pilnīgi noteikti palīdzēs izprast labāk, kas ar mums notiek, kur ir ilūzijas un kur ir maldi, bet kur reāli fakti. Palīdzēs mums savas sajūtas noformulēt un sakārtot, kā arī ietērpt to visu patīkamos vārdos un pasniegt sociāli pieņemamā veidā, jo Merkurs veido harmoniskus aspektus ar mīlestības un skaistuma planētu Venēru. Kopumā ņemot, šī nedēļa solās būt iekšēji līdzsvarotāka, maigāka un ar dziedinošu efektu pagātnes brūcēm. Rakstiet komentāros, kas ar jums notiek, kādas tēmas un sajūtas izvirzās priekšplānā, un paldies par jūsu komentāriem. Es ar prieku tos vienmēr lasu. Ja patika šis video, īkšķīšojiet un abonējiet šo kanālu, lai nepalaistu garām nākamos video par gaidāmajiem notikumiem debesīs. Un, ja vēlaties papētīt, kā planētas ietekmē tieši jūsu horoskopu, piesakieties konsultācijai. Tiekamies!